Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Māci mani, kungs. Šodienas rakstu vieta, pārdomas un lūgšana. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, manas sirds ir bez bailēm. Kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienus izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā, jo viņš mani apslēpj savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot. Es būšu altāra tūmā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam kungam. Uzklausi, ak, kungs, manu balsi, kad es saucu. Esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs. Neatmet mani un neatstāj mani. Tu Dievs, mans pestītājs. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Māci mani, kungs, tavu ceļu un vādi mani pa līdzenu teku manu ienaidnieku dēļ. Nenodod mani manu pretinieku un nomācēju niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem. Bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnību dzīvo zemē. Esi droša un stipra mana sirds, un gaidi uz to kungu. 27. psalms, 1. līdz 14. pants.